Labdien! Mans vārds ir Jānis Seržeckis, esmu plastikas ķirurgs un man specialitāte ir plastiskā rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Un šoreiz jums labprāt pastāstīšu par operācijām, kas saucas rinoplastika, jeb latviešu valodā runājot, tā ir deguna plastiskā operācija. Deguna plastikas ir samērā izplatīta ķirurģiska operācija, un viņu veids gadījumos, ja pacientam nepatīk, kā izskatās viņa deguns, tās var būt kaut kādas iedzimtas deformācijas, vai viņam ir pārāk augsts, pārāk masīvs kauls, jeb arī ir bijušas kādas traumas, kur rezultātā deguns ir novirzīts, ir bijuši bojāti traumas rezultātā deguna kaulaudi, un seja līdz ar to zaudējusi simetriju. Deguna operācijas ir veicams vispārējā anestēzijā. Ja pacientam ir sūdzības par to, kā izskatās deguns, tad Ādažu privātslimnīcā, kurā es strādāju, ir iespējams šādu operāciju veikt. Pirms operācijas nepieciešams atnākt uz konsultāciju, un tad var izvērtēt visus riskus un saprast, kādas ir cerības iegūt labu rezultātu no deguna plastiskās operācijas. Ir jāizvērtē vairāk aspekti, jo galvenā lieta ir tāda, lai pirmkārt operācija uzlabotu vai saglabātu deguna funkciju, kas ir elpošana, lai caur degunu brīvi varētu plūst gaiss pēc tās operācijas, un otrkārt, lai deguns atbilst sejai. Jo kādreiz ir tā, ka viņam varbūt nav nemaz slikta forma tam pacienta degunam, bet viņš proporcionāli neatbilst. Varbūt ir kāda meitene, kurai ir smalka sejas vaips, bet deguns ir masīvs, un tas rāda pacientam diskomfortu. Kā jūs teicu, operācija veic vispārējā narkozē. Pacientam klīnikā anestezologs izdara visu, lai pacients būtu aizmidzis un nejust neko. Operācijas griezieni tiek veikti tehnikās, kurās es lietoju deguna gļotādes iekšpusē. Līdz ar to no ārpuses nav redzams nekādas tur rētas vai kaut kādas rētošanās problēmas. Tiek veikt piekļuvu kaulaudiem, un visbiežāk šīs operācijas laikā nepieciešams pārdarīt kaulus, izmainīt, kādreiz samazināt kaulaudus, un tos rezecējot un pārvietojot, veidojot labas deguna proporcijas. Pēc kaula korekcijas veikšanas bieži vien nāks koreģēt arī degunas krimšļauds, jo degunam ir divas daļas. Ir cietā daļa, kas ir kauls, kas nekustās, un to ar saucamās osteotomijas palīdzību var koreģēt, un mīkstā daļa ir skrimslis, un bieži vien skrimšļaudi ir par daudz, un sevišķi spārna skrimsli rezecējot var būtiski samazināt deguna gala izmēru un veidot proporcionāli harmoniski deguna sejas vaipstiem. Manās rokās operācijas ilgums parasti neilgāks par 45 minūtēm. Pacients uzmostas no narkozes, un viņam ir piestiprināts ģipša plāksters, lai nofiksētu operācijas rezultātu. Un nāsīs ir ievietotas, viņas ir tamponētas ar nelieliem tamponiņiem, un lielākā grūtība āgrajā pēcoperācijas periodā, ka pacientam praktiski sanāk elpot tikai caur muti. Sāpju sajūtas parasti nav, bet tā ir apgrūtinoši, kad elpošana jāizdara tikai caur muti. Parasti pacients paliek vienu nakti klīnikā, māsiņu uzpasē, lai būtu vieglāk pavadīt nakti, lai var gulēt, ja nepieciešams saņemt kādas miegzāles. Pretsāpju medikamenti parasti nav vajadzīgi, jo operācijas laikā tiek ievadīti medikamenti, kas samazina sāpes. Parasti pacienti nesūtas par stiprām sāpēm pēc šīs operācijas, bet gan par elpošanas problēmām. Parasti otrā rītā šos tamponiņus jau var ņemt ārā, un tas daļēji atvieglo uz deguna elpošanu. Tomēr gļotādes tūsku dēļ bieži vien deguns vēl ir aizlikts. Dzīšanas process iet apmēram nedēļu ilgi, un nedēļu pacientam jāpavada ar šo te ģipša plāksteri mājās. Pēc tam jānāk atpakaļ uz pārbaudi, un tad var noņemt ģipsi, un noņemot ģipsi jau parasti uzreiz var redzēt vismaz 80% no izmaiņām, ko ir devusi šī deguna plastikas operācija.
Un attiecīgi tie pārējie 20% varētu būt redzami tad, kad aizies pilnīgi viss tūsks, kad būs beigušies, uzsūkušies rētaudi un kad būs beidzies viss dzīšanas process. Literatūra raksta, ka tas ir apmēram 1 gada laiks. Man praksa rāda, ka bieži vien jau dažu mēnešu laikā var redzēt gala rezultātu, ko ir devuši šī deguna operācija. Tātad salīdzinoši īsā laikā var veikt deguna izmaiņas uz labo pusi, un pacienti var dabūt to rezultātu parasti, ko viņi grib. Runājot par sarežģījumiem, šai operācijai ir iespējamie riski. Ir saistīti ar narkozi, tās ir alerģijas no narkozes vielām, kādreiz slikta duškamazes augšā, kā jau es teicu, diskomforts pēcoperācijas laikā, kad jāelpo caur degunu. Un šī operācija bieži vien dod arī krietnes zilums, jo darot osteotomijas zem acīm var būt zilumi un pietūkumi otrā dienā, kādreiz pat tā, ka grūti acis attaisīt vaļā, bet viņi ātri atnāk, diezgan traki izskatās, bet ātri aiziet prom. Un, kad ņem ģipsu nost, viņi jau dzelteni saka palikt un aiziet prom. Tā kā var teikt, ka tā ir salīdzinoši no pacienta perspektīvas nav tik grūta operācija, no ķirurga perspektīvas tā prasa diezgan lielu tomēr treniņu, jo viņi saistīti ar to, ka operācija jāizpild ļoti precīzi, jo sejā katrs milimetrs ir redzams. Tātad, ja jums gadījumā nepatīk jūsu deguns, tad ir vērts varbūt konsultēties ar kādu labu plastikas ķirurgu un noskaidrot, kādas ir jūsu cerības uz labu rezultātu. Un ja izrādās, ka cerības ir labas, tad var šī operācija būt ieteicama. Paldies, ka klausījāties. Uz redzēšanos!